Mans papīra narcišu eksperiments izskatās šādi. Tā, oktobrī 22. ja nemaldos, es viņas sastādīju. Un visas kompozīcijas to trauku iznesu ārā uz loģijas augstumiņā, lai viņš tur apsakņojās un lai tik ātri vēl neizdzina ārā ziedus. Tad šobrīd jau ir 30. novembris. Jau kādu nedēļu jau ziedkāti ir sadzinušies un arī ir saplaucis. Ziediņš skaists, bet ļoti maziņš. Tā jau viss būtu labi, ja vien nebūtu tā drausmīgā smaka. Kaķu čuras, tas vēl būtu maigs apzīmējums. Viņām ir ļoti spēcīgs aromāts, ļoti tāds specifisks. Kad ienāk mājās no āras, tad liekas, ka kāds te ir beigts tajā mājā. Tiešām tāds ļoti spēcīgs aromāts. Man nepaveicās un tika šī tā šķirnīte, kura ir ļoti spēcīga smarža. Es pilnīgi stāvu te tūmā un gribās atkāpties. Otrais es laikam šitādu kompozīciju netaisīšu. No šīm narcisēm tieši dēļ aromāta. Tā jau mans eksperimentiņš ir izdevies. Visi sīpolīši, kur šie tādi mazliet vēlāki, bet tomēr arī kaut kas nāk ārā. Un visi sīpoli ir dzīvi. Ziedkāti nāk visiem. Bet tā smarža, smarža gāž no kājām. Ko es darīšu? Es nogriezīšu ziedkātus, ielikšu vāzītē un iznesīšu uz loģijas, jo man jau te mājnieki protestē. Saka, ka nav izturams. Man ir jāpiekrīt. Tiešām šai šķirnei tā smarža ir tāda ļoti, ļoti nepatīkama. Ko? Vienreiz pamēģināju. Sanāca. Vai es esmu apmierināta? Nē. Tieši dēļ aromāta tikai. Bet šīm te nebija šķirne pierakstīta klāt, tikai Paperwhites un viss. Tā kā es nemāku teikt, kura tieši šī šķirne ir, bet es noteikti zinu, ka ir arī pildītās un ir tādas, kurām tā smarža ir ļoti maiga un ļoti viegla. Diemžēl šis manējais gadījums ir pretējs. Ko? Vismaz uz loģijas. Varēs pastāvēt grieztie ziedi.